Īkšķis, tīkšķis, īkšķis, tīkšķis, īkšķis, tīkšķis, īkšķojies. Nospiež katru podziņu, augšu plēju pritina, atver jaunu lodziņu. Īkšķis, tīkšķis, īkšķojies. Čau! Šis ir raidījums Īkšķi, tīkšķi. Un šeit mēs spriežam un runājam par visādām foršām lietām, ko reizēm iespējams varbūt arī nesaprotam. Es joprojām esmu Maliks. Un šodien mēs runāsim par neredzamo naudu. Un man šodienas viesis ir Mārtiņš. Čau, Mārtiņ. Čau. Iekārtojies ērtāk. Mārtiņam ir 7 gadi. Ja viņam būtu superspējas, viņš gribētu mācīt teleportēties. Mārtiņš mīl suņus, bet viņam nepatīk ērces. Mārtiņš nākotnē vēlas kļūt par gameri vai kasieri. Kā tev liekas, nauda var būt neredzama? Nē, man liekas, ka nevar būt. Tu esi kādreiz pircis kaut ko internetā? Es ar tēti skaties vien tādu monsteru āģi, megalodons. Mēs tikai paskatījāmies, bet tētis teica, ka viņam darbā tā kā var dabūt lētākus. Viņš jau strādā rotaļlietu veiklā. Tev tētis ir tā kā Ziemassvētku vecītis gandrīz. Nu jā, gandrīz. Kā tu domā, Mārtiņ, var sakot, ir tā elektroniskā nauda? Un ir tā skaidrā nauda. Kur ir drošāka? Man liekas, ka interneta nauda ir drošāka. Jā. Tāpēc, ka, piemēram, tev var kāds zaglis vienkārši skriet garām un paķer to naudu un viss aizskrien prom. Vai tu esi dzirdējis par interneta krāpniekiem, piemēram? Jā, piemēram, par hakeriem esmu dzirdējis. Un zini, ko hakeri mēdz darīt? Jā, viņi uzlauž kontus. Ja tu ieraudzītu internetā sludinājumu vai reklāmu, saldējums pa 1 centu, tev tas liktos ticami? Nē. Nē, kāpēc? Tāpēc, ka nekas tik lēti nemaksā. Kāpēc tādas reklāmas internetā ir? Lai tie, kuri ir baigi uzķērīgi, noticētu tam. Es zinu, kurš ir eksperts redzamās un neredzamās naudas jautājumos. Tas ir Īkšķis, tīkšķis. Skatāmies. Skaidrā nauda ir tā nauda, ko var ieraudzīt, paņemt, pažvadzināt vai pačaukstināt. Kādu dienu kļuva pieejama jauna vieta, kur glabāt un rīkoties ar naudu – internets. Internetā nauda varēja kļūt netaustāma un neredzama. Vēl to sauc par bezskaidro naudu. Bezskaidro naudu, atšķirībā no skaidrās, nevar glabāt zeķē vai kabatā. Lai ar to darbotos, vajag bankas kontu, ko bankā var atvērt no 6 gadiem. Kas svarīgi, lai ieliktu neredzamo naudu kontā, tā ir jānopelna tieši tāpat kā skaidrā nauda. Un tieši tāpat to var arī iztērēt. Mārtiņ, par to skaidro naudu tur viss skaidrs. Bet par to bezskaidro, tā, kas tur pa tiem vadiem lidinās. Kā tu domā, kā tajā bankomātā tā nauda uzrodas? Nezinu. Vienu dienu, ja? Es ar tēti. Varbūt viņš to neatcerās, ja? Mēs bijām tur aizgājuši uz tā ekrāniņa, kur tev parādās, cik tev naudas vajag. Tad tur bija uzrakstīts bankomāts tukšs. Un nākamajā dienā, kad mēs tur ejam, viņš ir pilns. Ne tu, ne es īsti nezinām, kā tas īsti notiek. Tāpēc tu dodies eksperimentā un noskaidro, kā bankomātā uzrodas nauda. Labdien! Labdien! Mēs esam inkasenti, esmu Raimonds. Armonds, kā tevi sauc? Mārtiņš. Paigi labi, šodien būsi mūsu palīgs. Labi. Lai tu justies droši, mēs tev uzvilksim bruņuvesti. Rociņu ievilc iekšā, pacel augšā. Vai jūties? Labi. Būs labi. Šoreiz tev pistoli nedosim. Labi. Bet cepurīti. Vispār man patīk cepures. Tagad palīdzēsi man iecelt somu mašīnā. Ārā. Super. Sēdies. Tagad varam doties ceļā.
Kādas naudas zīmes tu pazīsti? Tas ir 5 eiro, ja? Jā. 10, Jā. 20, Jā. 50. Šeit ir kasetes, kuras mēs mainīsim. Viņas ir pilnas. Šeit ir iekšā dators, tāds pats kā parastajā, kad tev mājās ir dators. Iestumsim iekšā šito. Iztaisam. Tagad nauda ir drošībā. Mēs savu darbiņu esam paveikuši, varam doties prom. Kur naudu ir vieglāk iztērēt? Bezskaidro naudu vai skaidro naudu? Bezskaidro. Piemēram, mana mamma gribētu nopirkt lauku mājas abonementu, un tad viņai būtu jāmaksā 10 eiro, bet viņai pa skaidro naudu ir tikai 5 eiro, bet tavā kartē ir kaut kāds 1000, to ir ātrāk iedot. Pieliec, nopīks, čiks, Jā, gatavs. gatavs. Tu arī viņu lasi vai nelasi? Lasīt es nemāku. Bet es māku uzdot jautājumus Viktorīnā, Piktorīnā. Gatavs? Piedzimu gatavs. Viktorīna, Piktorīna. 4 jautājumi Mārtiņam, uz kuriem viņam jāatbild. Ja atbilde nepareiza, kaut kas uzkrīt uz tavas galvas. Ja Mārtiņš atbild pareizi, kaut kas uzkrīt uz manas galvas. Mārtiņ, pirmais jautājums. Ko darīt, lai neiztērētu internetā naudu, kas paredzēta citām lietām? Jāpērk lietas tikai uz atlaidi. Pēc katra pirkuma nogaidīt vismaz stundu vai zilā 3-stūrīša variants, regulāri sekot līdzi konta atlikumam. Man liekas, ka būs šitas. Ja tu esi pārliecināts, Jā. nav tā, ka, ja tu katru pirkumu veiksi ik pēc stundas, tad ietaupīsi ļoti daudz naudas. Tā nav? Tā nav. Nu, labi, Mārtiņ. Atbilde ir pareiza. Vienkārši seko līdz tam, cik daudz naudas tev ir, un tā tu varēsi kontrolēt savus izdevumus. 1-0 Mārtiņa labā. Tātad, Mārtiņ, kāpēc vecāki var dusmoties, ja tu viņu telefonā esi nopircis spēlīti par īstu naudu? Atbilžu varianti. Tāpēc, ka viņi nesaprot, cik tev tas ir svarīgi. Tāpēc, ka tas ir tāpat kā paņemt naudu no sveša maka bez atļaujas. Vai tāpēc, ka viņiem vienkārši skauž tavu foršā spēlīti? Man liekas, ka šitas. Es mēģinu. Tu esi izlēmis, ja? Jā. Rezultāts ir 2-0 Mārtiņa labā. Esi gatavs 3. jautājumam? Jep. Ležam. Kur glabājas neredzamā, bezskaidrā nauda? Atbilžu varianti. Nauda glabājas telefonā. Nauda glabājas tavā bankas kartē. Nauda glabājas bankā. Man liekas, bankā. Bet varbūt telefonā, jo telefonā ir internets. Es nezinu. Tad ir jāņem viens uz labu laimi variants. Ai. Rezultāts ir 2-1. Mārtiņ, neuztraucies. Tava nauda glabājas bankā. 4. jautājums. Pagaidām rezultāts 2-1 tavā labā. Kādu naudu vislabāk tērēt? Atbilžu varianti. Skaidru naudu, jo to var vislabāk redzēt, kā tā tērējas. Bezskaidru naudu, jo tā nav jānēsā apkārt. Vai savu naudu, jo tā ir tava nauda. Es domāju, ka šitas. Vislabāk tev liekas, ka tērēt ir savu naudu. Jā. Riskējam? Vislabāk tērēt ir savu naudu. Savu zeķē, sakrāto naudu. Apsveicu tevi ar uzvaru Viktorīnā, Piktorīnā. Mārtiņ, godam izcīnīta cīņa un uzvara Viktorīnā, Piktorīnā. Par to pienākas balva. Man. Kāds sakars? Tieši tā, kāds sakars. Balva pienākas tev. Vesela čupa labumu no Svetbank un jauns telefons no Tele2 jēgpilnai interneta lietošanai. Lūdzu. Oi. Oi. Bet vecākiem noderīgas saites mūsu sociālo tīklu profilos.
lai jūsu īkšķi vienmēr ir tīkšķi. Ko vajadzētu darīt, ja internetā nejauši gadījies nopirkt kādu lietu? Piezvanīt viņiem, lai atdotu naudu atpakaļ. Pateikt mammai. Es uzreiz to pateiktu vai nu tētim, vai nu mammai. Es to lietu paņemtu, tad ieiet atkal internetā un aizsūtītu atpakaļ. Paprasīt vecākiem piedošanu, ja no viņiem konta noņem naudu. To var vienkārši kaut kā atdot tajā veikalā un tad paņemt to, ko vajag. Ja tas būtu, piemēram, kaut kāds zāģis, man to nevajag. Bet ja tā kaut kāda jauna Barbie, tieši labi.